Es šobrīd vēl negribētu izdarīt tādus gala pieņēmumus par to, kādi ir tie scenāriji attiecībā uz šo finansējumu. Skaidrs, ka ASV finansējums kopumā nav maz nozīmīgs. Tas ir nozīmīgs arī tādā zināmā strateģiskās partnerības ziņā. Arī no finansējuma viedokļa, kopumā, teiksim, Baltijas valstīm tie ir virs 200 miljoniem eiro gadā, bet tas ir uz visām 3 Baltijas valstīm. Līdz ar to, protams, ka pietiekoši arī nozīmīgi, bet jāatcerās to, ka mūsu budžets tuvojoties, aizsardzības budžets tuvojās jau šobrīd 2 miljardiem. Līdz ar to, protams, ka tas ir papildus ieguldījums, bet vienlaikus arī mēs paši strauji attīstāmies, mums pašiem ir jauda, mums pašiem ir bruņojums, ko mēs iegādājamies Eiropā, starptautiski, un to turpināsim arī darīt. Mums ir arī sabiedrotie ASV, bet vienlaikus jāapzinās, ka šī kopīgā nostāja ASV administrācijā ir tāda, ka Eiropā ir pašai jāspēj ieguldīties vairāk. Mēs to arī darām. Ir pietiekami daudz par šiem mēnešiem izskanējušas dažādas informācijas. Šobrīd aizsardzības un ārlietu ministrija strādā ar ASV pusi, lai precīzi saprastu, par ko ir runa. Mēs esam šādu informāciju par šiem mēnešiem dzirdējuši, bet es pagaidām tomēr gribētu sagaidīt precīzu informāciju pirms runāt. Es domāju, ka mēs redzam, ka ASV šobrīd pārskata savu aizsardzības budžetu, savu klātbūtni dažādos pasaules reģionos. Es šobrīd gribētu precizēt, vai šī informācija tiešām atbilst patiesībai, vai tāds būs arī kongresa lēmums. Tas nav tikai viens ASV iestādes lēmums, un tad es domāju, mēs varam nākt klajā ar kaut kādiem komentāriem, analīzēm. Bet neatkarīgi no šī ASV lēmuma, protams, ka tas ir analizējams. Es gribu tomēr mums visiem atgādināt, ka mūsu pašu saistības, mūsu pašu valsts priekšā aizsardzības izdevuma palielināšana, bruņoto spēku spēju stiprināšana ir mūsu uzdevums numur 1. Jo vairāk mēs investēsim savā aizsardzībā, jo vairāk mēs redzēsim šādus treniņus un labi sagatavotus karavīrus, jo vairāk mēs redzēsim šeit sabiedrotos, jo drošāk mēs būsim. Pirmkārt, man tā tiešām arī tikai ziņa. Es vēl nespekulēju, jo mēs neko neesam saņēmuši no saviem partneriem, militāriem komandieriem vai vienībām. Mums tas šobrīd arī neko nemaina. Kā jūs redzat, mācības notiek un noteikti pagaidām mēs dzīvojam visiem plāniem, kas ir nākamgad. Es noteikti zinu un apgalvošu, ka jā, mums ASV bruņoto spēku viņu finansējums, gan kas ir domāts mūsu militāro spēju attīstībai, bet daudz ir finansējums, lai viņu pašu šeit klātbūt nodrošināšana, ir būtisks. Bet šobrīd nekas neliecina tas, kas ir manā zināšanā par to, ka tas samazinātos vai tiktu pārtraukts vai kaut kādā ziņā mainītos.